vakar. Mirdzeglē sveču liesmiņas, viss notiek tieši tā, kā Ziemassvētku dziesmiņā, kā senā pasakā. Un es atkal esmu bērniņš mazs, bet prieks tik liels un dziļš, valds sniedziņš, zaļas kūjiņas, un viss tik mīļš, tik mīļš. Mīļie vecumnieku maziņie un lielie, man ir ļoti liels prieks šodien ar Čučumožas rūģiem jūs visus sveikt svētkos un kopā būt starp diviem svētkiem, Ziemassvētkiem un Jauno gadu. Cik labi, ka mums ir svētki, jo tad mēs varam visi pieaugušie nolikt malā savus 100 darbiņus, atstātais svētku namiņu durvīm savas rūpes un raizes, vienu brītiņu apsēsties un paskatīties, cik ātri aug mūsu bērns, ieraudzīt viņa acīs ticību brīnumam, ticību Ziemassvētku vecītim un arī vienu mirkli paši noticēt, ka mūsu mājā un sirdī ienāks brīnums, kas ikdienas paveicību pārvērtīs 7 krāsu varalīksnē. Mums pašiem tik ļoti gribas būt kā reiz bērnībā, kad egles smaržoja daudz vairāk, kad svecītes mirdzēja spožāk, un kad sirsniņa pukstēja kā Ziemassvētku zvaniņš, kuru varēja dzirdēt skaļāku par visiem pārējiem zvaniem pasaulē, jo tā tik ļoti gaidīja to mirkli, kad varēs kopā ar mammīti un tēti pasēdēt pie svētku eglītes, apēst svētku Ziemassvētku pīrāgu un sagaidīt mīļo Ziemassvētku vecību. Šodien tas viss būs kopā ar Čučumožas rūķu krustmāti Kristīnu, mazajiem rūķiem Kiki, Kiku un Bonbonziņu un lielo rūķi, kurš gan arī ir kā bērns joprojām, jo viņam arī jāuzvedas kā bērnam. Kā bērni uzvedās? Labi, tiešām, paceliet rokas. Kurš tad uzvedās slikti? Nu, lūk, un šodien, lai jums ir gaišs šis svētku vakars. Zemi Ziemassvētki, sveicēm mirdzot iet. Lieli zvani, mazi zvani, lieli zvani, mazi zvani, visās malās dzied. Visi bērni paceļam rūcības, visi. Pulkstenīšu zvani spēlē, spārgulīši san. Lieli zvani, mazi zvani, lieli zvani, mazi zvani, cits caur citu skan. Locīgs te kā zvaniņš šūpojas. Tikai viens pār visiem skaļāk, šķiet to visi dzird. Mazais pulkstenītis krūtīs, tā ir mana sirds. Mazais Ziemassvētku zvaniņš, kas mums krūtīs dzied. Kad pār zemi Ziemassvētki, svecēm mirdzot, iet. Kad pār zemi Ziemassvētki, svecēm mirdzot, iet.
Ziemassvētku vecītim ir jāzina. Kurš tad ir pelnījis dāvanu, bet kurš ir pelnījis ko? Ak, žākār, es gan nekad neesmu redzējis, ka Ziemassvētku vecītis kādu pērtu pieglīts, bet es domāju, ka tas žākārs varētu būt kauns par sliktiem darbiem, vai ne? Nu jā, un tad viņš dara tā. Viņš sūta savus rūķus klausīties un skatīties, kā tie bēgļi uzvedās. Un viņš to dara, sākot no tā brīža, kad advents vainadziņā iededz pirmo svecīti. Kuram bija advents vainadziņš mājās? Un kurš redzēja rūķus tad mājās, jau dzirdēja varbūt čaviņamies? Jā, viņi bija apvilknītēs un skapīšos un čībiņā zem gultas un mammītē priekšautiņa kabatiņā, jā. Un visu dzirdēja, kad mēs strīdamies, kad mammai pretī runājam, kad mantas nesakārtojam, visu. Un tad Ziemassvētku vecītim tas viss tiek stāstīts, un viņš to ieraksta savā lielajā grāmatā. Un tad sanāk tā teikt gada bilanci. Nu, tad tie labie, sliktie darbi, kas nu tad kuram, ja? Tā, bet šitajā grāmatā neviens nedrīkst skatīties, tikai pats Ziemassvētku vecītis. Tāpēc es viņu nolikšu atpakaļ un gaidīsim Ziemassvētku vecīti, tad viņš tur paskatīsies. Bet mēs daram tā. Visi, kas jau lielāki bērni, tie dara paši. Tie, kas mazāki bērni, mammītes, tēti, māmītes paņem rociņas un mēģina ar viņiem darīt kopā. Nu, citādi jau mēs nekā neiemācīsimies rotaļāties. Bet tie, kas pavisam māziņi bērniņi, tie māmītes rāda priekšā, kā vajag darīt. Daram? Daram. Kas tur skapīti čavinās, kas tur apvilknē graudinās, varbūt katrai skoles pelītes, spēlē ar kaķīti spēlītes, kas tur bērniņos dipina, kas tur zem gultiņas dipina, čikā uz pirkstu galiņiem, izstakā maliņu maliņas, sarkanā vicīte, no plīmo pārte uz picīte, sīki puikas un skuķīši, tie ir Ziemassvētku rūģīši. Pārsteiguma rūģis ar savu māsiņu Kiku. Viņa māsiņa Kika pušķo mums visas eglis čuču mūžā. Kurš no jums palīdz mammītei eglīti pušķot? Malači! Nu ko? Bet vai jums ir arī tādas lietas eglītei iekārtas kā Ziemassvētku kompetes? Nē. Ir? Nu re, nav. Tāpēc, ka manā bērnībā tādas kompetes varēja veikalā nopirkt, vai ne? Mamīt varēja, bet tagad nav, tagad jūs varat paši tādas uztaisīt. Tur nekā daudz nevajag. Spīdīgi papīrīti no dāvanu papīra, baltu papīrīti, krepapīru un iekšā ielikt visparastāko konfekti. Tur notiek brīnums. Parastā konfekte kļūst 10 reizes garšīgāka. Tad, kad to ietin tādā papīra iekareglītē, vai pamēģiniet, jūs redzēsiet. Un visi rūķi šitās konfektes kāro, bet vai pirms svētkiem tās var ņemt nost? Nu, nē, nedrīkst, jā, tāpēc jābūt ļoti pacietīgam. Tās konfektes mums taisa bombonzīši, un jūsējās konfektes, kas būs dāvaniņā arī. Bombonzīši tagad nodziedās dziesmiņu, ja mēs palīdzēsim.
bom, bom, ņem, ņem. Mēs draugostam, bet visiem patīk. Bom, bom, ņem, ņem, mēs draugostam. Bom, bom, ņem, ņem. Tiešām bonbonzīte. Nu? Mammas tēta, šitā netaisa bonbon. Kāpēc viņi netaisa? Viņi ir Ziemassvētku bērnu eglītē, un viņiem jātaisa. Bet varbūt viņi grib savādāk. Un kā tad viņi grib? Paglau, nu kas negrib taisīt? Bom, bom, ņem, ņem. Bom, bom. Taustiņ, kas tad tās par konfektēm? Kā, prauzīt, televīzijā reklamēja. Tās nebūs šodien zem eglītes, nē. Nu, tad raujam aļā. Tais pa vecam. Ai, saldā dzīvīte, dzīvīte saldā, konfekšu trauciņā uz mana galda. Bonbongu rūķis rogainu vārdu, konfekšu trauciņā atradis vārdu. Nu, tad visi kopā. Bom, bom, ņem, ņem, mēs draugostam. Bom, bom, ņem, ņem, bonbonziņam. Bom, bom, ņem, ņem, mēs draugostam. Bom, bom, ņem, ņem, bonbonziņam. Tā viņu dēvēsim, tā viņu sauksim, karā mēs zirdziņā ciemos, kad brauksim. Rieksti un mandeles, rozītes, cukāti, Bet šokolādītē, olas un cukāti būs garšīgi. Nu, dziedam atkal visi kopā. Bom, bom, ņem, ņem, mēs draugostam. Bom, bom, ņem, ņem, bonbonziņam. Bom, bom, ņem, ņem, mēs draugostam. Bom, bom, ņem, ņem, bonbonziņam. Aiz saldā dzīvības sudrabā šaukstoša, aiz katra aiziņā bonbonga kraukstoša. Konfektes kārvās un konfektes tūtās, tomēr vislabāk uz mēnes tās jūtas. Un tagad dziedam tā, lai vismaz balboniem dzied. Bom, bom, ņem, ņem, mēs draugostam. Bom, bom, ņem, ņem, bonbonziņam. Bom, bom, ņem, ņem, mēs draugostam. Bom, bom, ņem, ņem, bonbonziņam. Bom, bom. Jā. Tā, un tagad pasauc bonbonziņu rūķīti Kiki, ja? Labi. Tā, Taustiņ? Jā. Taustiņ, lūdzu, es raspraudu eglītē svecītes, tāšu tas Ziemassvētku vecītim, raspraudu svecītes eglītē. Labūdziņas, ej. Man tās vecīts, jā. Ko tad leis viņas tagad? Kiki! Jā. Kolboniņš mani sūtiņš jau. Sveiks! Sveiks. Sasveicinies ar visiem! Cik daudz! Labdien! 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 Labdien, 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 labdien! Vienreiz pateic pietiek. Nē, es gribēju katru sasveicināties. Paklau, labi. Tagad pie darba. Krustmāmiņa teica, lai tu sasprauc svecītes eglītē. Labi, teicu, tad tā arī darīsi. Ai, nu, kur tad tu te tās svecītes vēl spraudīs? Te jau tā nav vietas. No, Kiki, tu taču zini, ja krustmāmiņa kaut ko saka, tas ir noteikti jāizdara. Tā kā atrod svecītes un saspraudi. Svecītes, svecītes, tu vispirms vieti jāatbrīv. Klausies, dabū šķēris. Šķēri? Man nav šķēris. Nu, tā dabū kaut ko. Paklau, ir kādam šķēris līdzi? Ko, ir? Nav? Nē, nu vienreiz, nav uz svētkiem bez šķēri. Uz jārauši. Redz, krustmāmiņa laikam neko nolika. Pazaudēji. No, ko tu gribēji bārdu nogriezt? Nē. Nogriez vienu to bāršēm no konfektiem. Kāpēc? Vietu vajag. Svecīti. Nu. Paga. Kur tu liki? Kabatā, kur tad? Tavs ir kabatā, protams, bet manējā. Nu, pa ko iekšā? Tā. Tagad nogriez vēl, ja? Un manā kabatā? Nē, šito es likšu savā. Man ir vietas diezgan. Bet manā ir drošāk. Labi, griez vēl. Šito? Nē, Šito? to otru, jā. Tā, manā kabatā.
Nu, labi, šito Tā, tavā. vēl vienu. Šito, jā. Manā kabatā. Manā. Labi, šito tavā. Vēl vienu. Un atkal manā kabatā. Nē, šito es savā ieliku. Ne manā. Tā. Nu, vēl vienu. Un atkal manā. Paklā, nu kā tas ir? Visas tikai tavā kabatā. Tu nesaproti, ka es par tevi rūpējos. Kā tā rūpējas, ka es bez konfektēm palieku? Tāpēc tu paskaties uz savām biksēm. Nu, kā tev biksēm vaina, nu? Nē, bikses ļoti labi izskatās. Jā, nu, tagad padomā, ja tu tām biksēm kabatas piestūties ar konfektēm, nu, kabatas izstaipīsies. Uzcīt, protams. Pēc kā tu izskatīsies? Nu? Pēc mērkaķā. Nu, čup to konfekti. Tā, Zini, ko? tagad tu vari spraust tās svecītes. Vai? Un tu? Ko es? Svecītes. Taustiņ, man nav laika, man ir daudz svarīgākas darīšanas. Nē, man patīk. Nu, man arī. Kiki, man vispār trūkst vārdu. Tā, nu tad uzcieti bez vārdiem. Atkal mums ir svētklāta un tāpat kā pērn. Steidzas māmiņa, steidzas katrs bērns. Tētis lepni mājā daudz kuku egli vērt. Sakļus viņam pērns jau cilpu paspēr. Katram darām šis un tas, man nav laikas graidīt. Jo kādam pienākas svētkus agri gaidīt. Katram darām šis un tas, man nav laikas graidīt. Jo kādam pienākas svētkus agri gaidīt. Krustmāte kā ir bite, augu diena tek, jārauga, lai pīrāgam gali nepiedēk. Visi rosās, visi skrien, laika nav nevienam, jāuzņemas skaistiem, grūtākais man vienam. Katram darām šis un tas, man nav laikas gaidīt, jo kādam pienākas svētkus agri gaidīt. Katram darām šis un tas, man nav laikas gaidīt, jo kādam pienākas svētkus agri gaidīt. Man nav laikas gaidīt, jo kādam pienākas svētkus agri gaidīt. Katram darām šis un tas, man tiešām nav laikas gaidīt, jo kādam pienākas svētkus agri gaidīt. Nu, jūs redzat, ko? Vajadzēja tik man uz mirklīt aiziet, jau tukši diedziņi ieglītē. Parā šurp. Šurpanāc mudīgi. Mudīgi? Mudīgi šurpanāc. Nāc tik tu pats šurp. Es? Jā. Paskaties, nogriezti diedziņi ieglītē. Kas bija diedziņu galā? Eglīte. Ak, eglīte, jā. Ak, eglīte, To jau dziedās Ziemassvētku vecītis. Kas bija diedziņam otrā galā? Jūs atceraties? Konfetes parāda, kabatas. Kabats parāda. te ir policijas iecirknis? Mēs varam izsaukt, tev vajag? Nē. Nu, tad. Ātrāk. Nu? Otrā pusē. Jakas, jā. Kur tavs tēvs sēž? Jakas kabatā rāda. Ak, šitā ir tā otra puse, ja? Te viņš viens pats te bija? Tā jau es domāju. Kiki! Kiki! Ko lūdzu? Manis te nav. Tevis te nav? Nu lieliski. Nu tad jau ko tad? Tad jau man ir jāņem Ziemassvētku vecīša lielā grāmata. Kas tā par grāmatu, krustmāmiņa? Re, kā tu atradies? Jā. Ko tu gribēji zināt? Kas tā par grāmatu? Dāvanu grāmatu. Krustmāmiņa, paskaties uz burtu kī.
Tas taustiņi varbūt arī pēc tam. Tā jau es taisos darīt, bet man jāpalūdz Ziemassvētku vecītim atļauju. Tāpēc es iešu viņam piezvanīt, un tad viņš man atļaus izlasīt visus sarakstus. Labo darbu un nedarbu sarakstus. Un tad es uzzināšu, kur palika konfektes no Eglītes. Tu tādu domā? Ja? Bet varbūt es... Nu, labi, ej. Jā. Tā? Nu, tā kā neskatītos. Es zvanu. Taustī. Paklau, nu gan gandrīz Ziemassvētku. Jā, klausies, man liekas, ka mums vajadzētu paskatīties tajā grāmatā. Nē, man liekas, nevajag. Nē, Taustī, vajag. Iedomājies, ja no Ziemassvētku vecītis ir aizmirsis ierakstīt kādu tavu labo darbu. Liecies mierā, kādēļ tieši tos mans labos darbus, tā viņš būtu aizmirsis. Nu, Taustī, vecs cilvēks visādi var gadīties. Arī pareizi. Nu, jā. Bet vienalga, es negribu skatīties. Tu baidies. Nu, ja atnāk krustmāmiņa, ko tad? Tāpēc ātri jādara, es šurp to grāmatu skatīšos. Nu, nāc. Tā, nedarbu sakrats. Saraksts. Nu jā, kā saraksts, ka tu paskatījies. Tā, pirmais nedarbs. Niķojies un neēdis putniņu. Putriņu, ne jau putriņu. Vai pareizi putriņu, vai cik nesmuki. Tā, otrais nedarbs. Izvēmis Izvēris. Jā, pareizi. Izvēris taustiņam. Hei, nu ir pa tevi. Izvēris taustiņam no biksēm gummiju. Tu taču man to gumiju izvēri. Nu jā, bet rakstīts redz ir pa tevi. Tā, labi, trešais nedarbs. Licis taustiņam atkal par tevi. Taustiņam nogriezt eglīšu Interesanti. Par kuru tad tas te ir rakstīts? Nu, zini, tas ir par tevi rakstīts. Nu jā, kā par mani. Tāpēc jau man tas viss likās tik ļoti pazīstams. Ārprāts. Taustī, paklausies. Ja šito tiešām izlasīs Ziemassvētku vecītis, nu tad viņš nedabūšu nevienu dāvanu. Tad man būs tikai žagari. Taustī, tu kaut kā varētu palīdzēt. Par tiem žagariem? Jā. Nu? Varu. Ieliksim biksēs pilnā, nejūtīs to žagarus. Tu izbeidz, es ar tevi nopietni runāju, jā? Tu domā, ka es nezinu, ka Ziemassvētku vecītis jau patiesībā nevienu nepēr. Man tikai būs kauns. Nu, zini, man ar šoreiz par tevi būs kauns. Par mani, tu par sevi pakaunis. Jā. Nē, Taustiņ palīdz izdomāt, kā lai es tieku no šitās ķibeles ārā. Šoreiz es tev vairs neko nevaru palīdzēt. Nu, Taustiņ, tev tik liela galva, domā. Nepatikšanas arī lielas. Nu, tā. Klausies, zini? Paslēpjam to grāmatu. Kur tu paslēps? Par končām jau pirmīt pateicu. Jā. Nu, tad izplēšam lapu. Nu, lapu, kur tu liksi? Tu apēdīsi. Kādā? Es sāku šeit grāmatu, jā? Taustiņ, tā visās filmās dara. Jā. Nu, Taustiņ, tas dara kaut ko. Es teicu, ka es neko nevaru izdarīt. Taustiņ. Klausies, tev bija tāda liela, skaista dzēšamā gumija. Jā. Šitā? Jā, tā pati. Tagad ņem to gumiju un dzēs tos nedarbus ārā. No turienes? Nu, jā. Panāču. Nu? Vai tu tiešām bum paliki? Tu pats tāds pļum. Jā.
No vecīšu grāmatas neviens un neko nedzēs. Nu, Taustiņ, lūdzu. Es tev teicu, ka nē. Nu, Taustiņ. Es teicu, ka nē. Ui, Taustiņ. Taustiņ, es tev atdošu visas savas konfetes. Visas? Jā. Visas līdz pēdējai? Jā. Super. Man jau pēdējā vienlaiks ir. Šokolādes? To es nezinu. Es pagaršošu. Stop, es pēc. Nu, ir šokolādes īsti. Aha, tagad dzēš ārā tos nedarbus. Ziņam atpakaļ to ko. Nē, kas runāts. Zini, tikai nepatikšanās ar to. Nekas tūlīt būs kārtībā, es dzēs. Ja tik dzēšās. Super! Taustiņ, es vienmēr esmu teicis, ka tu esi ne tikai labākais dziesmu rūķis, bet arī vislabākais draugs. Dzēš ārā tos nedarbus, dzēš ārā. Oi! Beidz bļaut. Ko tu te dari? Es skatos, ka ārā ir galīgi tukšs. Kur grāmata? Kaut kur jau ir. Kur ir grāmata? Kas tad tas pa teicienu biksēs? Viņam tiešām ir? Šausmas! Kas vēl nebūs šurp nāc, nu? Nu, kas tev tur karājas, ko? Nu, ka tūlīt vēl cārā. Es noliku, lai neviens netiek klāt. Vai te kāds taisījās iet klāt? Vēl cārā. Kāpēc grāmata interesanti jābāž biksēs? Kāpēc viņš tā darīja? Es nevaru izvilkt. Ko? Bikses nost tad. Kāpēc slēpa? Ko jūs sakāt, dzēš ārā? Ko? Dzēš ārā? Dzēš ārā? Jā. Ārā dzēš, ja? Kas jums ugunsgrēks? Ko tu dzēš? Ak, kad ugunsgrēks, nu zini, nu gan būs tajās biksēs ugunsgrēks, kad atnāk Ziemassvētku vecīts. Vecīts ar ugunsbiksēs, es tā. Nu? Krustmāmiņ. No konfektēm vēders sāp. Nē, bet krustmāmiņ, man tev kaut kas jāsaka. Mums ar tā liekas, vai ne? Jā. Saki mudīgi. Krustmāmiņ, ko? Es padzinu. Nu? Krustmāmiņ, es izlaboju nedarbus. Ak, tu izlaboji nedarbus? Jā. Nu, tas jau labi, tikai pastāsti, kā tu tos nedarbus laboji? Jā, tūlīt. Redzi, bija tā. Taustiņš. Pagaid. Tagad stāsti par sevi. Es jau stāstu par sevi. Redzi, Nu, labi, es ar Taustiņu. Ko ar Taustiņu? Nē, ar dzēšamīgu. Tad ar Taustiņu vai ar dzēšamīgu? Ar abiem krustumāmiem. Ko darījāt? Nu, mēs izdzēsām tos nedarbus ārā. Ārā, no Ziemassvētku vecīšu grāmatas. Ārā. Nu, tāda līdzīga bija tā grāmata, jā. Un tagad, kad nedarbus izdzēsāt, vai tad pašiem liekas, ka labāk kļūši? Krustumāmi, tas taisni jocīgi. Man tagad liekas, ka es esmu vēl sliktāks. Nu, pareizi. Vai tad ar izdzēšanu nedarbu palika mazāk vai vairāk? Aha, kā bērni domā, nu? Ko? Nepareizi to grāmatu laboja, vai ne? Es teicu, vajadzēja lapu plēst. Nevis lapu plēst, bet vai tad grāmata ir vainīga pie nedarbiem? Tad jau grāmata nav jālabojas, kurš vainīgs. Un te jau nu rūķiem pašiem būtu jālabojas, vai ne? Krustmāmiņ, bet es jau vienmēr gribu tā kā labāk. Man tikai reizēm sanāk tā, ka nav tik labi. Bet tagad es zinu. Zini, līdz jaunajam gadam es darīšu daudz labākus nedarbus. Nē, ko es te pateicu? Es gribēju teikt, ka līdz
Es vispār neko nedarīšu. Nu, tik traki jau var nevajag. Mēs tev palīdzēsim, kā mēs varam darīt. Mēs visi nedarbu vietā jaunajā gadā liksim kādus darbus. Lūk, un tā var izdzēst jebkuru nedarbu. Liekot labu darbu. Krustmami! Jo krustmami! Es jau zinu, ka es tev neesmu nekāda labā dāvana, bet es tevi ļoti mīlu. Nu, redzi, tā jau arī ir mana labākā dāvana, ka tu mani mīli. Jo, ja tu mani mīli, tu vairāk darīsi labus darbus. Un es tev ar tevi mīlu ar visiem tiem saviem nedarbiem, tāpat kā mammas un tēti mīl savus bērnus. Es centīšos. Nu jā, un tagad būs priecīgi tev un priecīgi man, un varēs nākt priecīgi Ziemassvētki. Nu tad sniedziņš krīt, sniedziņš krīt. Un nāk priecīgi svētki, nāk jaunais gads. Visi pakaļ sniedziņš. Sniedziņš krīt, ai cik pats un tīrs. Drīz jau sētas vidū mīt, priecīgs tiekā vīrs. Ziemassvētki, katrā mājā nāk. Ziemassvētku eglītes, kad visi rotā dzāk. Ziemassvētki, katrā mājā nāk. Ziemassvētku eglītes, kad visi rotā nāk. Svanīdziet, ai cik jauki skan. Acis mird un vaigi ziet tev un arī man. Ziemassvētki, katrā sētā klāt. Ziemassvētku dāvas, ne visi kādā klāt. Ziemassvētki, katrā sētā klāt. Ziemassvētku dāvas, ne visi kādā dzāk. Sveces deg, ai cik gaiši mirds. Tā kā pūkstnītis deg, tik ir taki sirds. Ziemassvētki, katrā sirdī nāk. Lai tā ticēt, lai tā dzēt, lai tā mīlēt man. Ziemassvētki, katrā sirdī nāk. Lai tā ticēt, lai tā dzēt, lai tā mīlēt man. Ziemassvētki, katrā sirdī nāk. Lai tā ticēt, lai tā dzēt, lai tā mīlēt man. Ziemassvētki, katrā sirdī nāk. Lai tā ticēt, lai tā dzēt, lai tā mīlēt man. Un mamītes, kurām bērniņi maziņi mazāki par 3 gadiem vai 3 gadīgi, nākam kopā parvadeļāties, jo man jau ir tikai 2 rokas. Un visiem nevarēšu parādīt priekšā, jā. Tā, interesanti, ko mēs varētu darīt tam klāvieniem, vai viņas ir stumjams vai nav, laikam vajadzēja pajautāt. Laikam nav. Tā, nākam, te jau mēģināsim visi sarūmēties, jā. Reku vēl te šķīrumiņi. Pasatais Ziemassvētku vecītim, Ragviņu ceļš. Satinam sarmas kapablīšas. Sniega lūķi, lokās vīni, ledus kuķi, kamerēni miekās nauž, ruģieda šūju nauž. Skursteņiem būs cimdi maldi, lai nav ziemā mājām saldi, pakšali zādatā, lāstuciņa adatā. Liels ir tas mazus diegus, Adam arī ziemas priekus, pasūtīt tik viens. Sarmas pavadienas, liels lietas mazas dienas, Adam arī ziemas priekus, tos te pasūtīt tik viens, tītas sarmas pavadienas. Vēl tiem ir līdz jaunam gadam, zaķime ģipa jānohada, tāda ģipa mazāk saules, tad ir ziemat vienā gals, rūķi darbus pabeiguši, saldīduši, egli lai silti tiem, aizpogā čieturiem. Atamatas pijāka takas,
tādu tamborēt. Atamatas pijāga tamtas, bērns, kas ar cīku džaptas, vai te vajag salatēt, manu tamborēt. Un tagad mēs pasauksim kaķīti. Kā sauc kaķīti? Un kā kaķītis ņaut? Un paklausamies, kā viņš murrā. Aha! Re, kaķītis. Un tagad mēs samalsim miltiņus kopā ar kaķīti. Ņemam dzirnaviņas un maļam miltiņus. Murrā, 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 mur, murrā, murrā, mur. Jā, visi maļam, 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 maļam miltiņus. Kaķīti dzirnaviņas, aiztraustēji tumpēdams, Viņumā ir raušus ceps, Ziemassvētku vakarā. Viņumā ir raušus ceps, Ziemassvētku vakarā. Murrā, 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 mur, murrā, murrā, mur, murrā, 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 mur, murrā, murrā, mur. Kaķīte miltus mal, trucīts maltus piparīts, viņu pēdiņš ķaudīdās, aliņā ir samukuši. Viņu pēdiņš ķaudīdās, aliņā ir samukuši. Murrā, 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 mur, murrā, murrā, mur, murrā, 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 mur, murrā, murrā, mur. Es savā pīkam ķītī, maunas eklis novadīju, par niecījām alumī, mazajām bērniņām, par niecījām alumī, mazajām bērniņām. Murrā, 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 mur, murrā, murrā, mur, murrā, 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 mur, murrā, murrā, mur. Aiziešu, aiziešu, pie visiem aiziešu. Jā, aiziešu, aiziešu. Nu, kurš grib pagaudīt kaķīti? Ziemassvētku čuču mūžas kaķīti, kas maļ miltiņus gan svētku kliņģeriem, kas maļ miltiņus piparkūkām un pīrāgiem. Jā, un kas maļ bērniem saldu, saldu mieciņu. Redz, tev tādu pašu svārciņu kā kaķītim kāšociņš. Pai, jā, aiziesim tur arī pie bērniņiem, jā. Redzi, kāds kaķītis? Ai, kāds papajā, jā. Nu, kurš vēl grib papajāt? Var grib papajāt? Ai. Nu, jā. Nu, redz, tur tādu pavisam moziņu, redz, kāds teiks droši. Nu, papajā, jā. Nu, redz. Nu? Aha, nu jā, laidīsim kaķīti tagad projām, jā? Labi, laidīsim projām. Tā, bet mums patīk ne tikai kaķīti. Mēs varam arī vēl citas lietas darīt. Saņemam savu draudziņu rociņas, mammas rociņu, tēta rociņu, drauga rociņu, brāļa, māsas rociņu. Saņemam rociņus kopā pa diviem, jā. Šitā te nāču parādīšu. Šitā saņemam kopā rociņus. Tā. Jā, visi saņemam rociņus. Jā, mamīti paņem rociņus. Tā, ļoti labi. Un mums visiem patīk pavingdrot. Pietupties un pietupties. Aiziet! Pietupties. Pietupties, ai kā patīk pietupties, 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 ai kā patīk pietupties. Un tagad lecam uz rīņu. Lecam. Pa divi saķeramies.
nav pārīts. Nu, reku meita, reku rūģītis smuks, paņem aiz rociņām viņu. Un tagad mums patīk arī, protams, palikties, aiziet. Palikties, ai kā patīk palikties, ai kā patīk palikties. Dancojam! Un, protams, ka mums patīk arī padējot, un to mēs darām tā. Padējot, ai kā patīk padējot, ai kā patīk padējot. Un atkal laikam. Un mums patīk arī vienam otru papājājam galviņu vienam. Papājāt, ai kā patīk papājāt, ai kā patīk papājāt. Bet reizē mums patīk blēņoties un Blēņoties, ai kā patīk blēņoties, ai kā patīk blēņoties. Un tad mammītei nākas ko darīt? Pabārties, jā, un Pabārties, ai kā patīk pabārties, ai kā netīk pabārties. mums daudz labāk patīk vienam otru apmīļot. Apmīļot, ai kā patīk apmīļot, ai kā patīk apmīļot. Nu, redz, cik jauki. Un tagad mēs visi sakārtojamies garā virtenē. Mēs vedīsim kliņģers un piparkūkas Ziemassvētku rūķiem. Ķeros te galā. Tā, kas tas? Nu tad, stājamies garā virtenē. Tur galā, man galā, vēl vairāk galā. Es tagad vēdu uz priekšu, ķeries klāt. Lai mums nepārtrūkst tā virtenība. Ķeramies kopā tur. Mammas palīdzam. Ķeramies kopā. Tā, ļoti labi. Nu, re, iet pārstūmu beidzot tās klājuši. Ļoti labi. Tā, es vedu pa jūgu, vai tur mani pārtrūcis atkal. Ķeramies klāt. Mammas palīdzam, citādi mums neiznāks nekas. Palīdzam salikt kopā pārtrūkušos pavadienu. Jā, sasiet kopā, lai mums ir veselīgs. Ķeramies galā, puikas, ir arī, jā. Labi, nākam man līdzi. Nākam man līdzi. Jā, nu mēs visi tagad esam saķērušies. Esam. Nu tād, dodamies ceļā. Tausiņā, aizvest to grāmatu, Ziemassvētku vecīti. Saraksti atpakaļ iekšā, kas tur viss viņiem. Paņem grāmatu.
Vēlreiz zvaniņu lūdzu sirdi. Ejam, visi apkārt par to pašu ceļu, kur mēs gājām. Man tik to galvu vajag klāt, kur man tas galvu pazuda? Tā, pagaidām. Nākam šeit klāt, jā, man galvu vajag. Nākam galvu. Vai ir kaut kāds man vajag? Aiziet, jā, roku. Nu ir labi. Atkal pārtrūka. Nākam. Jēti teikt, ir rokā. Ir rokā galvu. Ir kur ir tā. Un tagad mēs esam pasaku mežā. Paskatamies, kādas egles. Parādam, kādas apkārt ir egles. Skaistas egles. Parādam, kādi čiekuriņi eglesam. Jā, bet mums vajag rūķu māju atrast. Tad ir jāsauc zaķis. Un tagad parādam, kādu sausi zaķi. Un kurš zaķis uzliks viss augstāk? Tie, kas sēž zālē, ar savu zaķus pacilā, ja? Nu tad, redziet, kurš augstāk uzliks? Lecam! Jā. To es saprotu. Reķis pa zaķiem. Bet zaķis lec, bet vienalga nevar tik augstu uzlikt kā vāveri, vai ne? Un vāverīte lec no zariņa uz zariņu, un mēs viņai pakaļ. Cipu un capu, un cipu vāverīte, un capu, un atkal ceļām savus pazoru. Un pašu pasti. Un pat atkal. Un vāveri tiešām ieraudzīja rūķu māju, bet nu mums vajag visstiprāko zvēru mežā. Kurš tas ir? Vilks? Lācis. Nu tad lācis nesam uz rūķu māju. Visiem apkārt zāli šitai te. Ejam apkārt un nesam. Ai, cik jauki. Lācim uznāk miedzīņš un lācis aiziet pusceļā gulēt lielo ziemas miegu. Kā krāts lācis parādam? Skaļāk krāts lācis. Tā, bet mēs nevaram gaidīt, kamēr lācis izkrāpsies līdz pavasarim. Jāsauc cits zvērs. Briedis jāsauc, jā. Nu, redz, mums kā reizi, tētis kā briedis. Nāču, kādu ir sauc? Edgari, tas tavs puisītis, kā sauc puisītis? Edgardi, vai, kur tu dabūji tik smuku tēti, ko? Nu, tā tēti parādi, kādu briedam rādi? Visi parādam, visi. Un briedis, Edgars, jā? Edgariņš augstu kājas celdams vedīs mūs apkārt, mēs ejam viņam līdz. Šitā nav viņam ragi. Aiziet. Viss jau ragi. Kājas augstu. Tā. Visi aplaudējam briedim Edgaram. Edgariņ, tev mans vēlējums. Lai tie būtu vienīgie ragi tavā mūžā. Jā, nu, redz, atveda mums Edgariņš uz rūķu māju. Bet pie rūķu mājas putniņi grib ēst. Pabarojam putniņus. Bet putniņi priecīgi.
Sakam, labvakar, rūtīši! Labvakar, rūtīši! Paprasam, vai palīgus vajag? Vai palīgus vajag? Vajag! Protams, vajag darbiņu daudz. Vai mākat slaucīt grīdu? Nu, tad ņemam srotiņu un palīdzam. Grīdu mākam slaucīt, bet putru vārīt. Paņemam karoti, kas jādara, lai putru nepāriet pāri un nepiedeg. Jā, maisi, nu tu maisam. Maisam, ko tā mēsīšam, ko? Maisam, ņem rociņas bērnību, maisam. Maisam, iet pār, Tā, pasmeļam, papūšam un pagaršojam. Nu, es jums teikšu gandrīz ideālas vakariņas. Tagad varētu kaut ko citu. Uzlidīsim Ziemassvētku vecītim zeķi. Liecamies klāt pie pirkstiņa atdot, bet celītī kāju nedrīkst liekt, tad iznāks līkas zeķus. Uztaisīsim arī baltus zābakus, redzēsim, vai viņš atnāks ar tiem mūsu taisītiem zābakiem vai ne. Nu, tikti labi. Nu, tad jau tāda zābaka, tad dancot vien prasās, ko tu dancos bez mūzikas. Kurš spēlē kādu mūzikas instrumentu? Ko tu spēlē? Klavieres. Nu, tad parādi, kā spēlē klavieres. Visi paspēlējiem klavieres var spēlēt. Ko vēl var spēlēt? Nu, akordionu parādi, kā spēlē akordionu. Šitā un šitā, un tā, un tā. Un kā viņu spēlē? Tā, un tā, un tā. Un kāda ģitāra? Šitā. Un kāda bungas? Tratatā, 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 tratatā. Jā. Bet ko mēs varam pūst? Flautu. Kurš māk pūst flautu? Parādam, kā pūš flautu. Vai, cik sarežģīti, mīļi, un visi mazie māk. Tik ļoti, kā gaidām biju. Tā gaidīts netiek neviens. Kur tu jāiet? Kur tu viņš ir? Priecīgu svētku! Kur? Kur priecīgs? Kur tu bērni? Tev? Šite, saucam Ziemassvētku vecīt, te ir priecīgi svētki. Sakam, te ir priecīgi svētki. Te ir priecīgi svētki. Nav. Visi aplaudījām! Reizi gadā Ziemassvētkos lielu dziļo sniegu, jo pie svētku eglītes vienmēr gaidīs tiek. Ziemassvētku dāvanām pilnu maisu lieku, un tās citiem dāvādams pats es priecīgs tieku. Labvakar, viņa bērni! Labvakar, roķīša krustmāmiņi! Labvakar, mīļo Ziemassvētku vecīt! Ai, kā dienās redzējis! Ai, tik ilgi plānu Ziemassvētku vecīt! Jā, redzu, mēs tevi ļoti šodien gaidījām! Jūs gaidījāt mani, ja? Bet sakiet, un tā godīgi, ko tad jūs vairāk gaidījāt, mani vai dāvanas? Tā ir viena no kapitālisma pamatiezīmēm. Jā, dēļāk, bet tā viss nebūs. Tu jau mūs tā samulsināji. Tagad būs tā. 3 atbildes. Sakiet, kura pareizā. Pirmā atbilde. Mēs gaidījām tikai dāvanas bez Ziemassvētku vecīša.
Mēs gaidījām tikai Ziemassvētku vecīti bez Nē, mēs gaidījām Ziemassvētku vecīti ar dāvanām. Atbilde pieņemta. Tā, viss ir pareizi. Paskaties, kā mēs esam paukšies. Bet aizējām tagad pie mamām. Visi aizējām pie mamām, neviens Ziemassvētku vecīti var apskatīt, kā paukšies, kā vecākiem klājas. Jā, redzi. Jauc nos. Droši. Opa, rekam pareizi vēl. Aha. Nu, tagad kurš nāks otru paldies? Aplaudējam meitini. Paldies, paldies. Un tagad vajadzētu laikam meitelīt, ar nodot. Nāksim? Nu, nāc, un tad liela meita. Nu, nāc tad. Nāc. Novilsim Ziemassvētku vecīti meitelīti. Redzi, kāda tu sniegpalpīgi. Nu, otru roku ar. Jā. Paldies. Nu, vēl kaut ko vilksi. Nē, krusmāmiņ. Vairāk neko, nu labi. Nu, redzi, mēs tev gaidot ar esam sapulcējuši. Redz, kāds puisīši mūs valk. Žēl, ka nedarīs 12. klasē. Ai, Jā, nu dikti smuki visi bērniņi. Bet ziniet, es jau šogad tādi to izskatos, vai ne? Jā. Es jums parādīšu, ko man Santa Klaus atsūtīja uz Ziemassvētkiem. Jā, tas no Labzemes. Jā. Ko tad? Gribat redzēt? Rādīšu, vai? Jānas Bekštenes. Nu kā? Labi, Ziemassvētku. Jā, pilnīgi jauni. Mēs jau tev esam dāvanas sagatavojuši. Ko mēs esam sagatavojuši? Dejojas, bet un vēl dziesmas arī kādam. Nu, tad vienu dziesmu vecīti jūs. Tā. Jā. Nodziedāsim vismaz vienu pantiņu, dziesmiņu, kas man ir vismīļākā. Es tikai nezinu, vai jūs viņu zināt. Tā dziesma ir tāda. Apēglīte, zināt tā dziesma? Nu, kā dziedam? Apēglīte, tu pastāvīgā esi. Apēglīte, tu pastāvīgā esi. Tu zaļos javas augstumā, tāpat kā valsts karstuvā. Skaļāk. Apēglīte, tu pastāvīgā esi. Man liekas, ka nevar vairs padziedāt. Visi nolēkājušies. Jāķerās, man liekas, pie tās svarīgākās lietas, ko? Jā. Tas varbūt svarīgāks par dāvanmaizi, vai ne? Cik gaidītas jūs esat kādreiz vecīgi. Tagad mēs daram tā. Visiem ir paceļam augšā, visiem ir rokās tādi taloniņi. Ir taloniņi, ir. Tā mēs daram tā. Pie manis nāk tie bērniņi, kuri ļoti maziņi ar mammītēm un dzējolīti neskaitīs. Bet tas nenozīmē, ka nevar safotografēties. Bet fotografēšanos gan būs jāpagaida, jo tā būs pēc dzējoļiem. Tātad pie manis nāk saņemt dāvanas, kuri grib iet ātrāk mājās. Tie, kuri skaita dzējoļus, iet